Čau, draugi! Ar jums kopā atkal es Nils un ilgi gaidītais video par Zviedrijas braucienu. Vairāk laikam par to, kā es uz nākotni, plānojot kaut kādus braucienus, copas braucienus uz ārzemēm, ko es ņemtu vērā un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka informācija, ko es pastāstīšu, būs noderīga tiem, kas plāno savus braucienus. Iespējams arī tiem, kas jau ir kaut kur braukuši, bet nav aizdomājušies, varbūt vai nav ņēmuši kaut kādas vērā lietas, nianses. Tad laikam sākumā jāsaka to, ka brauciens ir jāsāk plānot. Un, kā es sapratu, kā izrādījās, tad principā visas labās vietas, visas copas, teiksim, kempingi tiek aizņemti diezgan ātri, jo gribētāji ir diezgan daudz. Gan mēs, teiksim, latviešu vietējie, gan no tuvākajām kaimiņu valstīm, Igaunija, Lietuva, tad principā tas presings uz tām vietām ir diezgan liels. Tāpēc brauciena plānošana, tas tāds kā pirmais punkts, viņa būtu jāsāk aptuveni gadu uz priekšu. Attiecīgi jau atbraucot no Zviedrijas brauciena, mēs esam sākuši plānot nākamās sezonas, attiecīgi jūnija, jūlija braucienu jau šogad. Tāpēc plānojam laicīgi, aptuveni vēlams gadu iepriekš. Tad, kad mēs esam ieplānojuši, ka mēs gribam kaut kur doties, mēs saprotam, kādā kompānijā, cik lielā skaitā mēs brauksim, jo no tā ir diezgan būtiski atkarīga gan transporta izvēle uz turieni, gan arī palikšana. Attiecīgi, kur mēs vēlamies palikt un vai tur būs iespēja tik daudz vai maz cilvēkiem izmitināties. Mēs bijām braukuši, mēs braucām četratā, attiecīgi mēs braucām ar vienu transporta līdzekli, ar vienu mašīnu. Arī jāizvēlās transporta līdzeklis, lai būtu ērti, lai būtu visas vietas, teiksim, visas mantas salikt, makšķerkārtus, ēdamo, dzeramo, lai būtu ērti braukt. Jo brauciens, mūsu gadījumā bija samērā īss, bet citi brauc tur 400, 500, 600 km. Tāpēc tas komforts transporta līdzeklī viņam arī ir jāpievērš uzmanība. Attiecīgi, cilvēku skaits arī tur ir jāmēģina atrast zelta vidusceļš, jo mēs braucām četratā. Attiecīgi var braukt ar vienu mašīnu un var palikt vienā mājā. Ja mēs būtu braukuši 6 cilvēki, jo 2 cilvēki vienā laivā, tas ir ok. Ja mēs būtu braukuši 6 cilvēki, tas nozīmē, ka būtu jāņem vai nu kaut kāds speciāls transports, teiksim, buss uz īri, jo mums, diemžēl, šādas opcijas nav īpašumā. Tāds līdzeklis, transporta līdzeklis ar 7, teiksim, sēdvietām. Tāpēc tad būtu jābrauc ar 2 mašīnām, kas attiecīgi uzreiz ir prāmju izmaksas reiz 2, degvielas izmaksas reiz 2. Un, principā, jā, mājā tur ir vieta bija, kur palikt, bet 6 tā būtu neoptimāli braukt tieši no tā pārvietošanās viedokļa. Tāpēc es laikam domāju, es personīgi domāju, ka optimālais varētu būt 4, 8. Attiecīgi 2 pilnas mašīnas vai 1 pilna mašīna. Jā, kad mēs esam sapratuši, ka mēs gribam braukt, esam ieplānojuši laicīgu ceļojumu, esam sapratuši, kādā kompānijā mēs gribam braukt, cik cilvēki un kas tie būs. Tad svarīgākais, protams, ir izvēlēties vietu, uz kurien mēs dosimies makšķerēt. Zviedrijā, ja mēs paskatāmies uz karti, atveram karti, tur to ūdens tilpju ezeru ir nenormāls skaits. Un, principā, arī to ezeru, kur mēs braucām, bija, teiksim, man kartē viņa sākumā atrast bija diezgan grūti, jo, lai arī viņš pēc mūsu mērogiem ir diezgan liels, pēc kvadratūras, pēc kvadrātkilometriem. Uz kartes, tajā lielajā mužeklī ar daudzajām ūdens tilpnēm Zviedru, viņi bija diezgan sarežģīti sameklēt. Attiecīgi ir jāatrod ūdens tilpne, uz kurieni tad ir vēlme aizbraukt pacupēt. Kad ir izvēlēta ūdens tilpne, protams, ir jāatrod kaut kādi kempingi, kas tur atrodas apkārt. Mēs palikām visparastākais kempinga maiņās, kurus Zviedri, teiksim tā, brīvajā laikā izīrē, foršas, komfortablas maiņas ar nelielu terasīti, duša, tualete, virtuve,
principā, copaņam neko vairāk arī laikam nevajag, ja no rīta pamostās prom uz laivām, iekšā ezerā, pēc zivīm, pēc emocijām, un tad vakarā atkal atpakaļ un izgulēties. Protams, mums, diemžēl, ar laiku nepaveicās tik stipri. Mēs vairāk, teiksim tā, tur sauļojāmies Zviedrijā, tāpēc, kad 32 grādi ārā saule, neviena mākonīša, atpūtai, superīgs laiks, copēji, teiksim tā, nevisai. Attiecīgi, ja mēs esam ieplānojuši braucienu, sapratuši kompāniju, sapratuši, uz kurien mēs brauksim, tad kempinga izvēlē, principā, es teiktu, ka svarīga lieta būtu saprast, kādi vēji pūš tanī reģionā. Kāpēc? Mums bija viena diena, kad diezgan stipri pūta vējš, un iebraukt lielajā ezerā plašumos bija praktiski neiespējams, jo nebija milzīgās laivas mums. Ja. Viļņos, teiksim, tā bija diezgan nekomfortabli braukt, un stāvēt tādos viļņos, copēt būtu vēl mazāks komforts. Un, teiksim, šajā plašajā ezerā tikt uz kaut kādu nosaktāku vietu, uz kaut kādu aizvēju, iespējams uz kaut kādu upi, kas ir pievienot šim ezeram, bija diezgan pagrūti tādos viļņos. Tāpēc, izvēloties kempingu, es teiktu, ka ir jāpievērš uzmanība šiem te vējiem, kuri tur konkrētajā reģionā valda, un izvēlēties to krastu, kurš ir aizvējā. Attiecīgi, lai būtu iespēja, teiksim, no šī aizvēja puses kaut kur jau aizbraukt, ja pēkšņi uznāk stiprākas brāzmas un nav iespējas, teiksim, doties pāri varbūt visam ezeram, visam plašumam. Mūsu gadījumā mēs bijām arī diezgan īstenībā tādā foršā vietā. Mūsu mītne atradās uz tāda tā kā mola, ne mola, bet izvirzījuma pa ezera, tas tā kā varētu teikt pat pussala. Jā, atradās uz tādas pussalas, un principā no jebkuras puses vējš pūta, un bija opcija kaut kur aizbraukt pamakšķerēt. Konkrētajā dienā, kad bija vēja brāzmas lielās, mēs braucām pa labi no šīs pussalas, un tur bija neliels aizvējš, kas paglāba, teiksim, no šiem lielajiem viļņiem, un bija iespēja vismaz izbaudīt kaut kādu copu. Varbūt tās nebija tās top vietas, kur mēs gribējām braukt, bet vismaz pilnībā tā diena no šīs visas mūsu programmas neizkrita. Tāpēc kempinga vai mājiņu izvietojums, šīs ģeogrāfiskais novietojums arī, es teiktu, ir diezgan svarīgs. Ja mēs gribam paņemt to maksimumu no šī brauciena, kuru mēs esam ieplānojuši. Ja mēs esam izvēlējušies, kur mēs brauksim, ar ko mēs brauksim, kurā vietā mēs paliksim. Tad principā vēl viena svarīga lieta, runājot par Zviedriju, kas man bija tāds arī nosacīts jaunums. Tur ir, vismaz tādā ezerā, kur mēs bijām, ir diezgan liela dziļumu svārstība. Maksimālais, kur mēs braucām ar eholotu, mēs redzējām kaut kādi 13-14 metri. Bet ir viena ļoti svarīga nianse. Tu vari braukt, un dziļums var būt 5-6 metri, un pēkšņi no nekurienes ir vienkārši akmeņus ezera vidū. Tāpēc, teiksim, it īpaši pārvietojoties viļņainā laikā, kad ir vējains, diezgan ir bīstami, un tas ir tīri tāpēc, ka mums nebija zināšanas, mums nebija kartes, teiksim, šīs kuģošanas vietas, mēs nezinājām, kur var droši braukt ar laivu. Tāpēc viens no svarīgākajiem, kas būtu jāņem vērā, jāpaņem līdzi, es teiktu, tā ir eholota ar kartēm vietējām, lai mēs saprotam, lai cilvēks dodoties uz copi, var droši pārvietoties par ūdeni. Tāpēc tas principā ir tāds no drošības apsvērumu laikam viens no svarīgākajiem, teiksim, viena no svarīgākajām lietām, kas būtu jāpaņem. Protams, glābšanas vestes un eholota. Tāpēc, eholota ir ļoti svarīga tādās vietās, jo, mēs braucām pa ezeru, un tur bija tādas vietas, kur, principā, no vienas vietas nosāca ar akmeņiem, un
vējainā laikā braucot, negribējās ar laivu uzmaukt kaut kādam šķērslim. Tad laikam atliek tikai apstīties aptuvenos dziļumus, saprast, kādu zivi kāda būs mūsu mērķa zivs, uz kuru mēs brauksim un ko mēs mēģināsim noķert. Vai tas būs asaris, vai tas būs zandars, vai tā būs līdeka, vai tas būs lasis, forelē. Zivi, teiksim, tā izvēle arī ir ļoti plaša. Un tur var izpausties. Tas, ko mēs dabūjām, bija asari. Nekas liels, varbūt dišs nebija, lielākais 30 plus centimetri. Bet tur bija tādas vietas, kur varēja nostāties un no vienas vietas viņas skaldīt, bet tā nebija tā zivs, pēc kuras mēs bijām atbraukuši. Tāpēc mēs tomēr mēģinājām kaut kā meklēt šīs līdeku vietas. Asaras var atrast praktiski tāpat kā pie mums. Ja mēs redzam kājas augšā, parvi lidinās un laižās lejā pie ūdens kaut ko knābi, tad visticamāk tur būs kaut kāda maile, kuru izspiež asaris uz augšu, kuru viņš tur dzenā, un principā tur var nostāties un zvetēt iekšā un ķert tos asarus. Tas, kur mēs meklējām līdekas, un visticamāk, vismaz man liekas, ka mēs viņus atradām tieši tajos spotos, kurus mēs priekš sevis nodefinējām. Attiecīgi, tas ezers, viņš ir diezgan liels, viņš ir vietām viņš ir smilšains, apakšā vietām viņš ir akmeņains. Dažreiz aug kaut kādas zāles, pārsvarā mēs meklējam zāles, kas ir vertikālās uz augšu. Bieži vien viņas ir savienojuma vietās, tur, kur ir divas salas, un pa vidu starp šīm salām ir neliels sēklis. Attiecīgi uz šī sēkļa parasti ir kaut kāds zāļu segums apakšā. Šādās vietās bija līdekas. Tad, teiksim, ja pie akmens salas ir biezs šo niedru klājs, tad visticamāk tur arī būs cope un būs kāda zivs. Jo tur viņām ir komfortabli stāvēt, paslēpties. Jo tur, kur ir tīra grunts, tīrs dibens ar akmeņiem, es teiktu, laikam, ka viņām tur ne īpaši patīk stāvēt. Bet es saku, tas ir manas pārdomas, pamatojoties uz šo vienu braucienu pagaidām. Un lēpenes, protams, arī lēpenes, bet arī mēs mēģinājām atšķirēt tur, kur šīs lēpenes ir diezgan tādas šķidras, kur starp viņām droši var mest, džerku iekšā, kaut kādu volkeri, un viņas nav tādas arī biezā slānī. Tur šīs copes bija krietni mazāk, vai nebija vispār, salīdzinājumā tām vietām, kur šīs lēpenes aug. Tā kā mums te pašā Babītas ezerā, vai kur viņas tādā biezā muģeklī ir saaugušas, attiecīgi pasargā vairāk no saules. Zivi ir, kur paslēpties, patvērties no tiešiem saules stariem, un atkal apakšā ir savs attiecīgi vēsāks ūdens. Visticamāk, viņai tur ir patīkamāk nedaudz atrasties. Tās bija tās vietas, kuras mēs meklējām. Plus vēl tam visam ir jāņem vērā, tāpatās kā pie mums, kad ir kaut kāds ezers, kurā ietek upīte, tad pie šiem ietekām, iztekām, tad ūdens ir nedaudz vēsāks, attiecīgi tur, kur ir tā straume. Un, ja atrod kaut kādu vietu ar niedrēm, ar lēpenēm, kas ir tiešā šīs upes tecējuma tuvumā, tad, principā, tur šo zivju ir bija krietni vairāk nekā vietās kaut kur klajā ezerā, ja mēs atrodam kaut kādu lēpiņu puduru vai niedru puduru. Tāpēc, principā, es saku, tāpēc tādas vietas bija manā skatījumā diezgan viegli atrast, jo ezers ir labi pārskatāms, skatāmies salas, to pašu var izdarīt arī caur Google mapu, apskatīties, teiksim, caur to pašu Google Earth programmu, vēsturiski, kur ir bijuši kādi zaļumi, kādas niedres, teiksim, apskatīties no virspuses, no putnu lidojuma, potenciālās vietas un jau uz priekšdienām saplānot, teiksim, ja ir plānāts šis brauciens,
tad mēs jau varam saplānot no šīs te bāzes, uz kurām točkām, uz kuriem spotiem mēs primāri gribam doties. Jā. Es laikam primāri dotos jau uz kaut kādām upēm un tad mēģinātu arī tālāk skriet pa ezeru un meklēt šīs te niedres. Jo tomēr ezerā, vismaz tas, kā mums veicās, ezerā zivis bija agresīvākas un aktīvākas pie šiem te upju tuvumā atrodošajām, teiksim, tur, kur šīs te niedres atradās upju tuvumā ietekošo. Jā, tas tāds varbūt neliels atskats uz to, ko es uz nākotni ņemtu vērā, plānojot šo te nākošo braucienu. Cerams, ka nākamajā jūnijā, jūlijā, kad mums sanāks tas brauciens, rezultāti būs vēl labāki, laiks būs bišķi sliktāks, jā, un tad rezultāti būs labāki. Nu ko, draugi, dienā, kad jābrauc projām, laiciņš ir palicis vienkārši ideāls priekš copes. Mākonīši, neliels vējiņš, bet, diemžēl, tas laikam kā parasti. Atbraucam copēt, ir saule, 30 grādu karstums, var iebraukt pacopēt tikai vēlā vakarā. Un, kad ir jādodās projām, tad ir principā pienācis perfektais laiks copē un, jā, kaut kā, neko darīt. Gan jau būs vēl nākamās reizes. Jo, vienīgais, ko var atvest no Zviedrijas 30 grādos ir iedegums, jā. Tā kā, jā, diemžēl šī te copes piedzīvojums nesanāca varbūt tik krāšņs, kā viņš bija iecerēts, bet jebkurā gadījumā šī te daba, kas ir Zviedrijā, šie te plašumi, šis ūdens, zivis, lai arī viņas ir praktiski tieši tādā pašā krāsojumā, es teiktu, ka viņas cīnās krietni agresīvāk. Un, jā, tā cope bija tur ļoti forša, ļoti tāda atmiņā paliekoša. Tāpēc es uzskatu, ka jebkuram copmanim ir kaut vienu reizi jāizbrauc uz Zviedriju vai Somiju pacopēt. Ja rodās kādi jautājumi, tad droši rakstāt, atstāšu savus kontaktus, kā ar maniem sazināties Facebookā. Ja kādi jautājumi par to, kas, ko, kā, sīkāks nianses. Jā, kopsavilkumā laikam par izmaksām vēl diezgan svarīgi ir izmaksas, kad tas viss ir, teiksim, saplānots, ar ko ir jārēķinās. Jā, tad es pateikšu, man bija precīzi jau atsūtīts saraksts. Cenas būs noapaļotas eiro, jo tur ir diezgan precīzi sarakstīts komats, tur 67 centi un tā tālāk. Bet es domāju, es vismaz tā aptuveni ieskicēšu, kādas ir izmaksas, un vēl pēc tam par šīm izmaksām nedaudz nokomentēšu. Attiecīgi, lielākās izmaksas parasti ir palikšanas vieta. Mums uz 4 cilvēkiem tas bija 1500 eiro. Attiecīgi, mājiņa, jā, ūdens, elektrība, viss, kas piederās pie mājiņas, pie kempinga. Licences un benzīnas laivām aptuveni 100 eiro. Es pieļauju, ka tas arī atkarībā no reģiona, kur ir kādas šīs te maksas par licencēm. Es pieņemu tāpat kā pie mums upēs, viņas var atšķirties un staigāt kaut kādā noteiktā diapazonā. Prāmis ar mašīnu 2 virzienos attiecīgi 550 eiro. Tāpēc es saku, ja būtu 2 mašīnas un 6 cilvēki, tas būtu nedaudz, teiksim, ne tik izdevīgi, ne tik optimāli tas izmaksas. Jā, prāms 2 virzienos 550 eiro. Tas, ko mēs turpatās ICā nopirkām ēdienu nav nepieciešams ņemt līdzi, ja nav kaut kādas specifiskas prasības pret paiku, jā. Tāpēc tur ir ēdiens, es pat teiktu, diezgan lēts. Jā, ēdiens 140 eiro, tas rēķina uz 4 cilvēkiem uz nedēļu. Es teiktu, diezgan izdevīgi. Protams, mēs bijām katrs paņēmuši kaut kādus pāris roltons līdzi,
kaut kādus gurķīšus un tā, tīri tā uzkodiņām. Mums šie te copas biedri, 2 no viņiem ir labi pavāri, tāpēc viņi mums gatavoja. Vienu dienu bija garda saļanka, ēdienu izmaksas 140 eiro un degvielas izmaksas automašīnai 100 eiro. Tā kā es teiktu diezgan izdevīgi. Mēs braucām ar Volvo XC90, tāpēc atrašanās vieta, kur mēs braucām no Prāmja, no Stokholmas, bija aptuveni 140–150 km, tāpēc mums tas nebija tas garais gabals jābrauc un tās degvielas izmaksas nebija tik augstas. Un degviela viņiem principā tādās pašās cenās praktiski kā pie mums, tāpēc neko tādu īpašu domāt par to, ko paņemt līdzi rezervēji nav nepieciešams. Tā kā vidēji uz vienu cilvēku šis te brauciens kamera pārkārs izslēdzās ārā, tāpēc es domāju, ka ir jāfinišē. Kopsavilkums, cope forša, atpūta forša, izmaksas es pateicu, kas jāņem vērā plānojot braucienu, es pateicu. Laikam tas arī viss. Plānojot braucienu uz Zviedriju, uz Somiju, uz Norvēģiju, vienalga kur, mēģināt izbaudīt tās foršās emocijas, apskatīties dabu, kā tas ir makšķerēt ne tikai, Latvijas upēs, ezeros, dīķos, bet mēģināt tomēr to feeling dabūt arī no citām valstīm, citās zemēs, ar citām zivīm, citās ūdens tilpnēs, jo tas reāli, tādas emocijas tas dod, kad tu pirmo reizi iebrauc tādā plašajā ezerā, tur ir akmeņi, tur koki aug, tur ir māja, teiksim, uz mazas salas ir māja, jo Zviedriem diezgan populāra šī lieta ir, jo tas ir tāds, to nevar aprakstīt, to nevar izstāstīt, tas ir reāli, tas ir jāredz. Un es viennozīmīgi, es vēl atgriezīšos gan Zviedrijā, gan es mēģināšu saplānot braucienu uz Somiju, apstīties arī, kā tur ir, kā tur zivis uzvedās, kādi tur ir dabas skati šie te. Tas ir kaut kas savādāks, kaut kas jauns, kaut kas foršs. Tāpēc ilgi nedomājiet, bet domājiet laicīgi. Vēlams gadu iepriekš, atrodat ar ko aizbraukt, kompānijas domāju, izdomājiet, uz kurieni jūs braucat, apsēžties kopīgi, saplānojiet, saprotat uz kādu kempingu, un tad tās visas izmaksas var arī optimizēt, jo, kā es teicu, pa tām izmaksām mums mājiņa izmaksāja ar 2 laivām 1500 eiro, aptuveni uz 4 cilvēkiem. Kamēr mēs tur sēdējām, atpūtāmies, sauļojāmies, tanī brīdī, kad mēs nevarējām iebraukt ezerā, mēs meklējām arī, caur to pašu Google, mēs meklējām apkārt kempingus, mājiņas, kur iespējams uz nākotni, nākamgad varētu atbraukt un palikt. Un mēs atradām vēl jaunāku šo te kempingu mājiņu. Iekšpusē izskatījās vēl nedaudz foršāk, vēl nedaudz svaigāk tas viss. Un izmaksas bija nevis 1500 eiro par nedēļu un 2 laivām, bet tur bija cena nosaukt ar 1 laivu, bet tās izmaksas bija aptuveni 700–800 eiro. Tāpēc es pieļauju, ka tās lielākās izmaksas ir tieši par mājiņu, un ja mēs būtu ņēmuši 2 laivas, tas mums sanāktu krietni zem šiem 1500 eiro. Es pieļauju, ka mierīgi var iekļauties aptuveni 1000 par šo te mājiņu. Tā kā to visu varētu nosacīti 600 eiro uz cilvēku samazināt uz kaut kādiem 400 nedaudz pāri. Un ja mēs salīdzinām ar izmaksām, kuras mēs, teiksim, kas sastāv Latvijā copi, tad, ja mēs pareiķinām, ka mēs braucam uz kaut kurieni, tā ir degviela, mēs ņemam laivu īrē,
tā ir īri par laivu. Ja gadījumā mums nav elektromotors, mēs ņemam elektromotoru īrai. Un tad, principā, šīs izmaksas sanāk arī 15 eiro par laivu, 15 eiro par elektromotoru, 15 aptuveni eiro degvielā un 15 eiro nopirkt kaut ko paēst, padzerties. Tā kā, principā, 60 eiro par copi mēs atdodam Latvijā. Ja mēs to sareizinām ar nedēļu, tad, principā, tās izmaksas ir aptuveni vienādas. Tāpēc nav jābaidās par to un jādomā par to, ka copi kaut kur ārzemēs ir kaut kas tāds ļoti dārgs un nerealizējams pasākums. Saliekat izmaksas, saplānojat, dodaties uz ārzemēm, dodaties makšķerēt, baudīt šo te dabu. Un es ticu, ka jums tas patiks un būs āķis lūpā un brauksiet vēl un viss būs forši. Tā kā tiekamies nākamajos video. Ja patīk, ja likās šis te noderīgi, spied laiku, paraksties, būs vēl video daudz dažādi. Es saku par copi, tepatās pie mājām būs video, jo man no dzīves vietas līdz upei ir aptuveni 3 minūtes gājiens, tāpēc mēģināšu uzfilmēt, kā es ķeru zandartus, gan uz spinningu, gan uz gruntenēm. Būs daudz viss kā interesanti, gribās kaut ko īpašu, varbūt, nezinu, par kaut kādu lietu, tad uzrakstat komentārā, apstīsimies, varbūt sanāk uzfilmēt arī par to, kas interesē tieši tevi. Tā kā laiks, paraksties, komentē, kas patika, nepatika, bija noderīgi, gribi kaut ko savādāku. Un tiekamies nākamais video. Čau! Šuks? Tas ir šuks, jā, protams, šuks. Pārādies, kas tu esi? Tu viņu nelaidīs kā iepriekšējos vaļā, neņemot ārā? Nu. Kas tad tas mums? Es tas pēc, kas sapals mežiem? Kas ir? Viņam sačakā, viņš nesatraumējā. Tas ir kaut kas, jā. Tad atpirkstiņas jau.